Un patiesi, kāpēc gan līdz pat šim baltam brīdim nav izgudrots kaut kas no elektronikas vai tehnoloģiju pasaules, kas varētu aizvietot mums tik svinīgos laulības gredzenus. Šis te pilnīgi noteikti varētu kalpot kā saderināšanās vai laulību rituāla aksesuārs, jo viņš ir tik skaists un tam piemērots, ka neviļus tu sāc domāt, no šā vismaz ir kāds labums nekā iztērēt naudu par parastu gredzenu. Kas tad īsti tas ir šai skaistajā zeltainajā kastītē? Gluži jau skaidrs, ka mēs runājam par Huawei jaunajām tehnoloģijām, par Huawei jaunajām austiņām, un ja pavisam konkrēti, tad par Huawei FreeClips 2S. Interesanta lieta un galvenais jau kādēļ. Es teiktu, ka pirmais un interesantākais ir dizains. Skaisti, spīdīgs, smuks un ejam tālāk. Šī kārviņa, jums viņa tiešām neko neatgādina. Man pilnīgi noteikti tas viss izskatās pēc kaut kādas sievas gredzenu kārbiņas, kur es savu laiku esmu viņai dāvinājis. Spīdīgi, smuka un vēl forši noliekama. Ja vien šeit ir C-type uzlādes ports, tad skaidrs, ka mēs runājam tomēr par tehnoloģijām. Atverot to visu, mēs redzam šo te burvību, tieši tikpat spīdīgu, skaistu un spožu. Kas tad īsti tas ir? Ar Huawei FreeClips austiņām mēs esam iepazinušies jau veselas 2 reizes. Tātad tas nozīmē, ka ir FreeClips. Tad ir FreeClips 2 un tagad FreeClips S. Tās ir atklātā tipā austiņas, par kurām mēs jau esam jūsmojuši. Un jūsmojuši tāpēc, ka mums autobraucējiem tās ir ļoti parocīgas. Viņas ir ļoti viegli uzliekamas. Piemēram, šis viss atrodas automobīlī, vidējā konsolē. Un tad, kad mums zvana telefons, mēs vienu izņemam un tieši tik vienkārši ieliekam viņu ausī. Viss, mēs varam runāties pa telefonu, neturot neko rokās, un tajā pat laikā mēs esam pasargāti no tā, ka pasažieri dzird mūsu sarunu. Ne tikai mēs varam muziku klausīties, nedzirdot ārējos trokšņus, bet mēs varam runāt pa telefonu, un tajā galā nedzirdēs šos trokšņus. Viņas nenoslēdz visu ausi, tātad mēs varam mierīgi sirdi braukt automobīlī un dzirdēt, kas notiek visapkārt. Mēs dzirdam, ka mūs kāds uztaurē, mēs dzirdam motora darbību, mēs varam kontrolēt situāciju. Tas arī ir ļoti labi. Bez visa tā, protams, izkāpjot no automobīļa, mēs varam ar šīm austiņām sportot, braukt ar velosipēdu, skriet un pat tad, ja līs lietus, jo mitruma izturības līmenis ir pietiekoši augsts, lai mēs ar šīm te austiņām varētu atrasties mitrā laikā. Tātad IP57 ir šis mitruma aizsardzības līmenis. Ko vēl vēlaties zināt? Dzidra skaņa, papildus basi, viss tieši tā, kā mums patīk, ātri uzlādējās. Protams, ka mēs saprotam, ka šis te futlārītis arī ir powerbank austiņām, tātad mēs uzlādējam visu šo kopumā, uzlādēs gan austiņas, gan futlārītis. Un tad, kad mēs esam ilgstoši lietojuši austiņas un tās ir papildus jāuzlādē, mums atliek ielikt šādi te, aizvērt ciet un viss notiek. Savienojums gan ar iPhone'iem, gan ar jebkuru Android telefonu, pats par sevi, protams, ar Huawei telefoniem, lai gan šobrīd milzīgi liels klāsts ar tiem Eiropā nav. Dāviniet citiem prieku, pasniedziet savai izredzētajai šādus gredzenus, un tad jūs abi divi varēsiet klausīties, tik iecienīto kāzu maršu, kad vien vēlēsieties, turklāt viena austiņa. Vienam, otram, un tā jūs būsiet mūžīgi mūžos laimīgi. Līdz baterijas jūs šķirs, jo tad nāksies uzlādēt.